Čau, jaunieši! Čau. Kāpēc jums aiz muguras ir restes un tur visādi tā kā cietums izskatās? Jā, tas tāds interesants. Jā, mēs tikko izlaidām, mēs pasēdējām nedaudz ar citiem jauniešiem cietumā, kuri nonākuši cietumā. Tad, principā, mēs vadām Alfa kopā ar Leidu. Jā, Leida visu mums vada. Mēs esam ar Leidu kopā šeit, atbalstam jauniešus šeit, Alfā. Lai būtu jaunieši pret jaunieši, nevis tikai vecieši pret jaunieši. Un lai viņi dabūtu arī kaut kādu to sajūtu, ka jauniešiem kristietība arī kaut ko nozīmē. Tad, principā, jūs braucat uz jauniešu cietumu, bet jums par to maksā? Nē, mums maksā no debesīm par to. Bet, tā... Diviem kebabiem. Jā, vispār maksā par kebabus mums arī piešķir. Labi, varbūt katrs var padot to mikrofonu tālāk. Ko jūs iegūstat no tā, ka jūs savā brīvajā laikā bez maksas esat nolēmuši doties pie jauniešiem cietumā? Es atbildēšu pēdējais. Šitā izvērās. Es saņemu prieku, tāpēc, ka tur daži džeki tiešām ir forši. Ir prieks redzēt, kā viņus Dievs maina un kā viņiem veidojas ticība. Un tas bišķi atgādina, ka es biju jauns ticībā, tāpēc prieks palīdzēt citiem. Savā ziņā, tieši neskatot to, ko arī Markus teica par to, kas arī es vispār redzu sevi diezgan tajos džekos, tāds Dieva piepildījums tieši ar kalpošanu, ļoti foršu kalpošanu un vienkārši pilns sirds, tāda sajūta, ka ir veiksmīga diena bijusi tieši palīdzot Dievam. Es jūtu to, ka mans aicinājums ir mēģināt parādīt viņiem saskatīt dzīvi ar bērna acīm un just ar bērna sirdi. Un tas, ko es saņēmu, es domāju, tas būs vēlāk, tie būs augļi, jo pagaidām es tikai sēju. Līdz pļaušanai jātiek. Jā, es neko neizdomāju pa visu šo laiku. Ko baigi izdomāšu, neko neizdomāju. Bet pamatā tas ir, lai sētu to ticību. Jo, teiksim, viena ir tā klātesamība, jo lekciju viņi var redzēt arī attālināt un, teiksim, video var uzlikt jebkurā brīdī, bet tas, ka šeit ir cilvēki, kuriem ir dzīva, patiesa ticība, kur ir neviltot un caur tiem darbiem tā tiek arī iznesta, caur diskusijām, caur runām, caur visām spēlēm. Arī tas, kā mēs vienkārši tā mūsu klātesamība jau ir par liecību viņiem to, ka kristietība ir dzīva un tā nav mirusi ticība. Un tā ir kaut kāda patiesības vēsts un kāda gaisma un pasaules sāls, ko mēs nesam arī šajā vietā. Un tad es to skatu par pienākumu, tāpēc, ka es esmu tik ļoti daudz saņēmis no Dieva, un arī tagad es visu laiku saņēmu no Dieva, un es esmu šeit, jo es esmu saņēmis no Dieva, un es turpinu saņemt no Dieva šo mīlestību un šo patieso dzīvības avotu, un tāpēc es esmu šeit un būšu turpmāk arī citur kalpošanās. Par cietumu, varbūt jūs varat padalīties pirmā reize, ka jūs iegājāt cietumā. Es ceru, ka ne tā jūs iegājāt, bet kā brīvprātīgie. Nebija bail? Sākumā nedaudz bail bija. Viņiem rokas spiediens ir krietni ciešāks nekā skolā, jebkurā citā vietā. Viņi to sveiki, vai kā viņi saka, davai vai arī čau. Un tā ļoti tā nopietni paskatās, bet pēc pirmās reizes sapratu to, ka viņi ir sakarīgāk nekā daži mani klases biedri. Un viņi vieglāk komunicēt nekā ar dažiem klases biedriem un citiem cilvēkiem sabiedrībā. Tā kā es teiktu, ka ļoti respektabli jaunieši ir. Jā, man laikam tāda problēma, ka es briesmās skrienu iekšā ar smaidu. Man jau bija jautri skatīties, kā mums te izlaiž cauri drošībai un tā. Baigi nestresoju, un arī, kad ienāca džeki, forši džeki. Un, kad es iznācu ārā, es biju pat priecīgs redzēt, ka tiešām ir, kā Roberts saka, kad ārā no cietuma var atrast sliktākus variantus nekā iekšā cietumā. Un ka šie nemaz nav tik slikti, ja viņiem dod iespēju. Labs citāts, ko es dzirdēju jau pirms kādiem pāris gadiem, bija tas, kurš nebaidās ir muļķis. Un, es nevaru teikt, ka es ienācu pilnīgi bezbailīgs. Bija tāda sajūta, tāda. Varbūt man tulīt kaut ko paķers, varbūt esmu kaut ko nevajadzīgu paņēmis iekšā, un man tagad, noraus kaut ko nost un pateiks, ko tu te nes iekšā, kas tev te ir, simkarti ienes vai kaut ko tam līdzīgi. Un, par to es baidījos, bet un arī loģiski iepazītos jaunos cilvēkus, varbūt ar citu to fonu, kāda ir bijusi dzīves pieredze, ir uzreiz pilnīgi citādāk tāda atmosfēra, bet cilvēki bija forši, tiešām ar smaidu ienākt iekšā vēlas, tas labs. Man personīgi bail nebija, tāpēc, kad manā dzīvē bija posms, kad es ar tādu tipa cilvēkiem biju daudz saskāries. Un, es nebaidos. Un es nebaidos palīdzēt.
Labi, paldies par īso interviju. Un, ja arī tu vēlies kādreiz nokļūt cietumā, labā veidā, tad piesako mums un nāc piedalies kā brīvprātīgais. Tā.